Milzīga informācijas tehnoloģija un telekomunikāciju izstāde, kas jau 27 pavasarus no vietas risinās Vācijas pilsētā Hanoverē, CeBIT. Pirms gadiem 10 tā bija stabili lielākā tehnoloģija izstāde Eiropā un bija top 3 izstāde visā pasaulē. Šodien, pēc 10 gadiem, kaut kas ir mainījies. Jā, tā joprojām ir viena no lielākajām izstādēm, taču jautājums paliek, kurā jomā? Šis ir CeBIT. Ir mazliet sarežģīti katrā ietilpināt to, ko var nosaukt par veselu izstāžu pilsētu. Šeit ir apmēram 27 milzīgas halles, un katrā no tiem pārstāvi no visas pasaules cenšas parādīt to jaunāko un interesantāko, ko ir sastrādājuši. Šī nav parasta tehnoloģija izstāde, jo atšķirībā no klasiskām izstādēm, kur tiek rādīti jaunākie vietāruņi, planšetdatori vai dažādi citi tehnika, šeit, protams, arī tie eksistē. Bet tie stāv, lai parādītu kaut ko, kas tajās ir izveidots vai uzprogrammēts. Šī ir risinājuma izstāde. Savukārt šajā zālē notiek savdabīga izstāde. Šeit vienkopus ir savākti priekšmeti no visas pasaules, ar ko viņi ir ievērojami, tie visi ir saņēmuši dizaina balvas. Tiem, kas vēlas atpūsties ar šiku, varētu patikt šāds skaņas krēsls. Apsēžamies, pievienojam tālruni un klausāmies savu mīļāko mūziku. Bet šādā konfigurācijā krēsls var pārvērsties arī par kompaktu darba vai kino kabinetu. Ja kāds Vācijā izdomātu paskatīties pa savas mājas logu, mēs varam būt visai droši, ka viņš ieraudzītu vismaz kādu saules ģeneratoru, saules baterijas vai kaut ko citu uz kaimiņu māju jumtiem. Mums Latvijā, protams, mazliet vēl tāls ceļš ejams, lai mēs kļūtu gan energotaupīgi, gan arī prastu dažādas atjaunojamos enerģijas resursus izmantot. Taču šeit, Vācijā, Hanoverē, vesela halle ir veltīta tikai tam, kādā veidā iegūt, uzkrāt enerģiju un, protams, arī kā iedzīvotājiem savas mājas pārvērst par gudrajām mājām. Izstādē piedalās arī daudzas Vācijas pašvaldības kopā ar uzņēmējiem no konkrētajiem reģioniem, lai parādītu, ko tās spējušas paveikt IT jomā. Šī ideja ar kopīgu telpas dalīšanu, acīm redzot, ir visai populāra. Jo bez pašvaldībām ir vesels valsts, kas ir atveduši savus stendus – Meksika, Krievija, Polija. Un arī Latvija, no kuras šajā stendā piedalās 6 uzņēmumi ar tehnisko tulkojumu, virtuālo ekskursiju, internetu mārketinga un citiem risinājumiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir radusi fantastisku iespēju, lai 6 Latvijas veiksmīgākie uzņēmumi varētu piedalīties Latvijas nacionālajā stendā izstādē CeBIT. Latvijas stendā tehnoloģiski interesantākā mums šķita klimata regulēšanas sistēma istabai, kas ļauj attālināti mājoklī regulēt apkuri, ventilāciju, mitrumu un tā tālāk. Bet no Latvijas uz tālāku zemju stendiem. Iespējams, ar vislielāko daudzveidību izceļās tieši ķīniešu ražotāju paviljonu. Šeit var atrast absolūti visu ko, sākot ar krāsainām klaviatūrām un beidzot ar dažādiem USB skaļruņiem un vispārējo. Praktiski pusē no visām lietiņām, kas tiek izliktas apskatē, kaut kas arī mirgo un mainās dažādas krāsītas. Austiņas katrai galvai tās ir zilas, zaļas, krāsainas, dažādākajos izmēros, liekams uz ausīm un ausīs iekšā. Savukārt šī ir ābola telefona jeb Apple iPhone rezerves baterija, kuru varam uzlikt kā papildus vāciņu. Kad baterija atkal uzlādēta, varam to ņemt nost. Savukārt citā hallē ievērtējam jauno Microsoft Surface ierīci, kas vienlaicīgi spēj būt gan planšetdators, gan arī klēpjdators. Skārienjūtīgo vai fizisko tastatūru vajadzības gadījumā var pielipināt ar magnētu palīdzību. Ērts un izcili mobils risinājums. CeBIT izstādē veselas 2 halles ir veltītas arī datorspēlēm, spēļu datoriem un pašiem spēlētājiem. Te izvietoti simtiem datoru, un ik viens var nākt un uzspēlēt kādu no iecienītākajiem spēļu pasaules grāvējiem. Thank you.